Čau, mūsu mīļie skatītāji! Čau! Kur mēs esam? Mēs esam uz Gaujas. Mums ir priekšā 4 dienu laivu brauciens. Mēs šobrīd stūrējam vienkārši brutāli krastā. Mēs paņemsim jūs līdzi, parādīsim, kāds ir laivu brauciens tiem, kas nekad nav bijuši laivu braucienos. Izbaudat šo laivu braucienu kopā ar mums? Kāds ap citu viens. Mums viss mans ir līdzi laivā. Es nezinu, kā, pieņemsim, manā ģimenē tu brauc pilnībā bez mantām un mans tevi sagaida galā, bet tas parasti ir 1-2 dienu brauciens maksimums. Bet šīs laivu brauciens ir ar visām mantām līdzi, visu paiku līdzi, viss vienkārši ir šeit. Visam jābūt arī ūdens izturīgam, jo Latvijā ar laikapstākļiem tā ir, kā ir, vai ne? Jā, turpināt skatīties. Tām pamazām tiek celt telts. Vai viņi ielīdīs? Nē, es neielies, pat nevaru pēdas ielikt. Tad jau man būs jāielien. Nē, fuj! Jā, bija diezgan atsvaidzinoši. Laivbraucienos nav daudz ko darīt, un mēs šobrīd ļaujam vaļu mūsu fantāzijai. Un mēs atradām imunitātes simbolu. Tie, kas skatās Survivor, ja izdzīvotāji zinās, par ko mēs runājam. Mēs esam iedomājušies, ka mēs šobrīd spēlējam Survivor. Baiba nedrīkstēs šovakar izbalsot. Mēs esam svešā teritorijā, mēs esam Igaunijā. Mēs vienkārši vazājamies apkārt un nodarbojamies ar bērnišķīgām lietām. Jā, mēs vienkārši gājām un atradām. Tā kā, tāpat kā īstajā spēlē, ir jābūt acīgam. Kur mēs esam paslēpši, ko es esmu skatījies? Mums jāizspēlē šo. Es zinu, ko. Labrīt. Šoftins nebija vienīgā. O, kas te? Šitā ir upe, bet Baltais, tas ir kaut kāds ceļš. Mēs tur izdzīvojam. Ceļu, ka bija pusstundu jākāpj augšā. Nu labi, kaut kur tur ir Latvija. Vispār diezgan augsts šitajā tornī. Augšā arī pilni. Jā. Satikām bulli tikko ūdenī, upes vidū. Arī būsim vlogā, man. Jā. Laivā tagad, jā. Viņš jau tuļiņ būs gatavs. Jā. Tas būs ploviņš pusdienās. Normāli, lai braucienā plovē. Ir otrās dienas izskaņu uz laivas. Mēs pēc kādas stundas vai 2 meklēsim jau krastu. Ai, nē, baibā!
Otrais camp spots, mēs esam otrajā dienā. Tikko pabeiguši, tur mēs kurnam ugunskura, tuliņ ēdīsim vakariņas. Nu jā, nu tieši tā. Otrā diena, vakars, telts sacelts, vakariņas pāstas. Odi sakoduši. Odi sakoduši un mēs iznācām pastaigā. Mēs esam Valkā tagad, ja? Nē, mēs 14 km no Valkas. Kā ir Valga un Valka vai kur ir vienā, kur ir otrā? Es nezinu. Valga ir Igaunija, laikam, un Valka ir Latvija. Ok, mēs valsts projām. Ok, mēs nezinām ar to ģeogrāfiju, kā tur īsti ir, bet kas mums vēl plānā šovakar, pirms mēs ejam gulēt? Apēst kādu zefīriņu, padzertēņu un tā sasildīties. Starp citu, par pagājušā nakti runājot, bija nenormāli augsts. Vienkārši labi Gustavs to nejūt īpaši, jo viņš tāds karstasnīgs cilvēks. Bet es vienkārši tā pārsalu, man bija termoveļa. Plus augšā vēl bija flīzes uzdūkts, biezās vilnas zeķes. Vai viņi centās man piespiesties klāt, viņi nostūma man no mana matrača? Jā, es viņam naktī Gustavs varbūt tevs bija spiesties. Viņš vienkārši nostūma, bet nejūt, man likās, ka tā nav. Bet jā, nu vienkārši crazy augsts naktī ir. Es nezinu, kā būs šonakt. Gustavs iedos man savu cepuri. Savu bīnī iedošu. Jo saka, ka 70% siltuma cilvēkam iziet caur galvu ārā. Tā kā tā cerēsim, ka būs labi. Kur tu vecumdienās izies uz terasīti, un kaut kādā vakar saulītē pasēdēt lietas, smuki skatīties, kaut kādā ainā. Un tā, tas lidojās, tas var tā baigā līdīs, un tā tāds. Labrīt! Kā jūs redzat, man ir diezgan nopietnas aizpumpums. Bet baimiņi man ir uztaisījusi brokastis teltī. Jā. Tā, ka viņi burtiski taisīja brokastis teltī, kur vārās tēju. Čau! Tu man pieķēri notikumu vietā. Vai viņi bija tikko uz number 2? Tas tev visiem jāzina. Šitā ir trešā vieta, kur mēs esam apmetušies. Te ir diezgan šauri. Bet te ir ļoti smuks krasts. Jā. Ir skoborga pirkstiņā. Es domāju, ka tu izrāvi. Nevar dabūt ārā, viņi tik mini ir, kad viņi durās uz nervu un tikai sāp. Kad es to izārstēšu. Jā, pamēģini. Es paņēmu tev vienu jāpāļu, nav ko likt. Sliktākā lieta no laivošanas pa dabu ir tas, ka tu nevari normāli aiziet uz tualeti. Tas maisiņā, kas tur ir. Lieciet tagad pa vidu vienkārši. Pēdējās dienas brokastis. Un kas par skatu, ne? Diezgan smuki. Kā tev laiva brauciens? Jau labs. Laiva brauciens ir galā. Baimiņas stāsta updates vecākiem. Bet jā, droši vien ir laiks atvadīties no jums no šī vloga. Es ceru, ka jums bija tāds interesants ieskats, kā izskatās laiva braucieni Latvijā, ja jūs paši to neesat pieredzējuši. Un kā tas izskatījās no mūsu perspektīvas, tā kā līdz nākamajai reizē. Hopsā, hopsā, čīm, čāp, hopsā, čīm, čāp, hopsā, hopsā, jums labi iet. Nu, kas tev patika laiva braucienā pa seniem laikiem? Laiva. Bet tas ir viens, Laiks, 2. ūdens. Nepatika. Un vēl viena lieta, kas patika. Tu? Tadā! Mums ir 3 lietas, kas patika.
tad viss ir labi. Mēs esam sajukuši prātā, mēs esam laivu braucienā.